NATO dalību valsts stratēģiskā osta pārvērtās ellē, pēc tam, kad piekdienas 2026. gada 5. jūnija rītā Rumānijas Konstancā uzsprāga jūras drons. Sprādziens neatstāja nemirušos, neievainotos, taču tas Eiropā radīja nopietnu jautājumu. Cik tālu Putina karš var palielināt risku Rietumu militārās alianses teritorijā? Dronu izmantoja Ukrainas karā pret Krieviju, taču Kijeva apgalvoja, ka zaudēja kontroli pār ierīci Krievijas elektronisko traucējumu dēļ. Tieši šeit šis gadījums kļūst sprādzienbīstams. Karš, ko uzsāka Putins, jau ir atnesis uguni, dūmus, sirēnas un evakuāciju uz jūtīgu NATO teritoriju. Kas uzsprāga Konstantā? Kāpēc šajā stāstā parādās Putins? Kā reaģēs NATO? Es tev tūlīt visu pastāstīšu. Ja tev patīk šāda veida tieši un bez liekvārdības saturs, apsver iespēju abonēt, jo šeit šādi video ir katru dienu. Sprādziens notika Konstancas civilajā ostā pie Melnās jūras, vienā no svarīgākajiem Rumānijas reģioniem tirdzniecībai, enerģētikai un jūras satiksmē laikā, kad Austrumēropā notiek karš. Rumānijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka drons tika atklāts no rīta, pēc tam, ka teritorija jau bija norobežota ar drošības, krasta apsardzes un aizsardzības iestāžu palīdzību. Svarīgākā informācija ir tāda, ka iekārta nepiederēja Rumānijas armijai un nebija daļa no vietējiem militāriem vingrinājumiem. Rumānijai izdevās izvairīties no traģēdijas, jo tika saņemts brīdinājums, reģions tika norobežots un cilvēki tika evakuēti no teritorijas pirms sprādziena. Vairāk nekā 1000 cilvēku tika evakuēti no tuvākajām vietām, tostarp no pludmales zonām, kamēr helikopteri tika iesaistīti, lai meklētu citus dronus. Ārkārtas situācija departamenta vadītājs skaidri norādīja, ka pastāvēja bažas par jaunu iekārtu parādīšanos reģionā. Norādījums bija veikt profilakses pasākumus, evakuēt civiliedzīvotājus un nepieļaut, ka sprādziens skar nevainīgus cilvēkus. Versija, kas ir nelabvēlīga Vladimiram Putinam, parādās incidenta mehānismā. Ukrainas jūras spēki apstiprināja, ka operācijas laikā Melnajā jūrā zaudēja kontroli pār jūras droniem. Kijeva šo kontroles zaudēšanu piedēvēja Krievijas radioelektroniskās karadarbības darbībām, visticamāk signāla bloķēšanai un traucējumiem. Tas maina šī gadījuma politisko nozīmi. Vide, kas šo artefaktu iemeta NATO valstī, radās Krievijas kara un Maskavas mēģinājumu rezultātā apžilbināt, bloķēt un novirzīt aprīkojumu Melnajā jūrā. Putins mēģināja pārvērst Melnās jūras reģionu par pastāvīgu spiedienu zonu. Krievija uzbrūk Ukrainas ostām, izmanto dronus, raķetes, radioelektronisko karu un militāru zastrausanu, lai novājinātu Kijevu un iebiedētu kaimiņus. Tagad sekas sāk parādīties pašā NATO iekšienē. Rumānija nav tāla konflikta zona. Tā ir valsts. Valsts, kas ir alianses dalība valsts, robežojas ar Ukrainu un kopš kara sākuma ir kļuvusi par stratēģisku ceļu, jo daļa Ukrainas izeju tika bloķētas. Kad tur notiek sprādziens, trauksme nav tikai vietēja. Ziņa nonāk Briselē, Vašingtonā un visās galvaspilsētās, kas seko līdzi alianses austrumu robežai. Šis notikums kļūst vēl nozīmīgāks, jo tas nav noticis viens pats. Pāris dienas iepriekš Krievijas drons trāpīja dzīvojamai ēkai Galatē, arī Rumānijā, uzbrukuma laikā Ukrainai. 2 cilvēki tika ievainoti. Rumānijas varas iestādes ierīci atzina par Krievu, un NATO uzsvēra, ka ir gatava aizstāvēt savu dalībvalstu teritoriju. Tātad Rumānija jau iepriekš bija piedzīvojusi tiešu sadursmi, ko izraisīja Krievijas aprīkojums pirms sprādziena Konstancā. Vienas nedēļas laikā karš izgāja no ekrāniem un 2 reizes skāra Rumānijas teritoriju. Krievija noliedza tiešu iesaisti ostas sprādzienā un mēģināja novelt atbildību uz Ukrainu. Tā ir vecā Maskavas taktika. Vispirms karš tiek pietuvināts civiliedzīvotājiem, pēc tam tiek noliegts, radīta neskaidrība, apsūdzēta otra puse un mēģināts agresoru padarīt par upuri. Taču Putina problēma ir vienkārša. Bez Krievijas iebrukuma, bez pastāvīgajiem uzbrukumiem Ukrainai un bez radioelektroniskās kardarbības Melnajā jūrā šāda veida incidenti neapdraudētu NATO valsti. Rumānija reaģēja, pastiprinot drošību un uzraudzību. Rumānijas valdība jau bija lūgusi lielāku sabiedroto atbalstu pretgaisa aizsardzībai un pretdronu sistēmām pēc uzbrukuma Galacā. Konstancas gadījums palielina spiedienu uz zema augstuma radariem, pārtvērējiem un lielāku aizsardzību alianses austrumu robežā. Vēstījums, kas no turienes izskan, ir skaidrs.
NATO austrumu flanks ir kļuvis par pārbaudes līniju Putina karam. Ukraina arī ir parādījusi, ka tā ne tikai saņem uzbrukumus. Tajā pašā spriedzes situācijā Ukrainas spēki ziņoja par darbībām pret kuģiem, kas saistīti ar Krievijas loģistiku okupētajās teritorijās, tostarp tādās ostās kā Mariupole un Berdjanska. Ukraina parādīja, ka mērķi bija kuģi, kas tika izmantoti, un tā nesņem tikai uzbrukumus. No turienes nāk skaidrs vēstījums. Vēstījums nāk no turienes. Skaidrs vēstījums. No turienes tika veikts tests flangam, reģionam, jo tika likts uz to, ka varētu saglabāt karu koncentrēt Ukrainā un pārvaldīt bailes Eiropas malās. Sprādziens Konstancā parāda, ka šis aprēķins kļūst nestabils. Lielākais jautājums ir, kurš radīja kara lauku, kas lika šim dronam apstāties Konstancā? Atbilde norāda uz Putinu. Tieši Maskava iebruka Ukrainā, tieši Maskava militarizēja Melnās jūras reģionu, tieši Maskava pārvērta Eiropas austrumu robežu par riska zonu, un tieši Maskava tagad cenšas noliegt savas eskalācijas sekas. Trumps vienmēr ir rīkojies pēc spēka, nevis vājuma loģikas. Kad pretinieki pārbauda robežas, pārāk liela atkāpšanās tikai palielina krīzes cenu. NATO nedrīkst šo gadījumu uzskatīt par atsevišķu negadījumu un klusēt. Ir jāpastiprina austrumu flanks, jāpalielina uzraudzība pret droniem un skaidri jānorāda, ka jebkura jauna kļūda, provokācija vai novirze, ko izraisīs Krievijas kara mašīna, saņems politisku un militāru atbildi atturēšanas jomā. Eiropas amatpersonas saistīja riska pieaugumu ar Krievijas karu pret Ukrainu. Šāds skatījums vājināja Maskavas naratīvu. NATO novēroja vēl vienu incidentu pašā flangā. Vladimirs Putins saņēma vēl vienu startautiskā spiediena pazīmi, jo viņa karš atkal tiek uzskatīts par haosa cēloni. Putina karš jau sasniedz NATO teritoriju, un katrs jauns pazaudētais, novirzītais vai palaistais drons palielina iespēju, ka Eiropas drošības sirdī izcelsies vēl lielāka krīze. Es esmu Milsons Alvs Globāli, un mans mērķis ir katru dienu nodrošināt tev patiesu un precīzu informāciju. Ziņu saites ir norādīts video aprakstā. Nospied patīk šim video, abonē kanālu un beigās ieskaties komentāros, lai vēl vairāk iesaistītos Milsona Alvesa kopienā.